Jetzt. Jā, Mhm. Un tagad par pašu intervenciju. Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājumu nodrošināšanai. Tātad intervences īstenošanas rezultātā plānojam, ka tiks izveidotas 95 sadarbības grupas, tiks atbalstīti lauku uzņēmumi, kas ir 206, pārstrādes, lauku turisma jomā un 195 lauksaimnieki iesaistīsies īsajās pārtikas piegādes ķēdēs. Tālāk par kopējo finansējumu intervencijai. Tie ir 16 miljoni, un intervences mērķis ir gan sekmēt vietējās produkcijas ilgspējīgu patēriņu, attīstot pārtikas īso piegādes ķēžu darbību, gan arī veicināt sadarbību starp produktu ražotājiem, lai kopīgi virzītu vietējo produktu piedāvājumu tirgu un sekmētu to atpazīstamību. Un vēl vēlos uzsvērt sadarbības ieguvumus, jo tā ir iespēja, koncentrējot ražošanas apjomu, gūt labāku piekļuvi tirgumu, tā optimizējot izmaksas un palielinot ienākumus. Un šajā intervencē ir divas aktivitātes. Pirmā ir pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšana, un otrā ir produktu virzība tirgū, par kuru pastāstīšu drusku vēlāk. Tātad par pirmo aktivitāti. Tās mērķis ir attīstīt īsās pārtikas piegādes ķēdes, tādējādi veicinot vietējās produkcijas ilgspējīgu patēriņu un kopīgu piedāvājumu veidošanu vietējā tirgū. Un šajā aktivitātē atbalstāmi ir ieguldījumi kopīgu darbību veikšanai, piemēram, uzglabāšanas infrastruktūras izveide, kā noliktava. Un arī tā skaitā pamatlīdzekļu iegādē, saimniecības produktu pirmapstrādei, pārstrādei, iepakošanai. Tie ir arī ieguldījumi loģistikā un produkcijas izplatīšanā, piemēram, specializēts transporta līdzeklis pārtikas pārvadāšanai vai pamatlīdzekļi produktu iepakošanai, un arī produktu atpazīstamības pasākumu īstenošana. Tālāk par sadarbības grupas sastāvu un atbalsta intensitāti. Tātad, kas ir atbalsta saņēmējs šajā aktivitātē? Tā ir sadarbības grupa ar vismaz 5 dalībniekiem, kas ir lauksaimnieki, mazi vai vidēji uzņēmumi un kooperatīvās sabiedrības. Neskaitot šos 5 lauksaimniekus vai kooperatīvus, sadarbības grupā var piedalīties arī citi dalībnieki, piemēram, vietējā rīcības grupa, konsultants, pārstrādes uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas vai pašvaldība. Un dalībnieku izvēle ir pamatota ar projekta darbībām un mērķiem. Un par atbalsta intensitāti tie ir 65%. Atpazīstamības veidošanai tie ir 80% un 100% ir personāla atlīdzībai un netiešajām izmaksām. Un par projekta summām, tātad maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, ja ir paredzēta būvniecība, piemēram, noliktavas izveide, tie ir līdz 500 tūkstošiem. Ja būvniecība nav paredzēta, tie ir 200 tūkstoši. Un līdz 45 tūkstošiem var novirzīt atpazīstamības veidošanai. Un
Par likmēm vēlos arī īsi pieminēt, ka 10% no kopējās projektu attiecināmo izmaksu summas var novirzīt personāla atlīdzībai, un netiešajām izmaksām tie ir 7%. Tālāk par produktu virzību tirgu. Tātad šīs aktivitātes mērķis ir veicināt vietējo pārtikas produktu piedāvājumu, virzību tirgu un atpazīstamību. Un kopīgu darbību īstenošanas nolūkā tiks atbalstīts produktu, tostarp Eiropas Savienības vai dalībvalsts atzītas pārtikas kvalitātes schēmu produktu atpazīstamības pasākumu īstenošana, kā arī mazie ekonomikas dalībnieki, lauksaimniecības pārstrādes nozarēs, kā arī lauka turismā kopīgai produktu virzībai un attīstīšanai tirgu saistībā ar vietējo pārtikas produktu kulināro turismu. Un šeit es vēlos varbūt ilustrēt ar kādu piemēru, ka projekti tiešām var būt ļoti dažādi šajā aktivitātē. Tā var būt piemēram degustāciju telpas izveide pie turisma mītnes, atpazīstamības vai zīmola izstrāde, dažādu pasākumu rīkošana, un dalība izstādēs arī. Tātad iespējas ir ļoti dažādas šajā produktu virzība tirgu aktivitātē. Un par sadarbības grupu šajā aktivitātē nav obligātā nosacījuma, ka jābūt 5 lauksaimniekiem vai kooperatīviem. Nosacījums ir, ka sadarbības grupā ir vismaz 5 dalībnieki, un no šiem 5 dalībniekiem tiešie labuma guvēji ir lauksaimnieki, pārstrādātāji, lauku turisma pakalpojumu sniedzēji, kas atbilst mikro vai mazā uzņēmuma definīcijai. Un sadarbības grupā, tāpat kā iepriekšējā aktivitātē, var piedalīties arī vietējās rīcības grupas, konsultants, nevalstiskās organizācijas un pašvaldība. Un atbalsta intensitāte ir 65%. Tas būtu attiecībā, piemēram, uz būvniecības izmaksām un pamatlīdzekļiem. 80% ir atpazīstamībai un 100% tāpat kā iepriekš personāla atlīdzībai un netiešajām izmaksām. Un viena projekta summa ir līdz 100 000, un atbalsts tiks piešķirts kā fiksētas summas maksājums, kas noteikts ar budžeta projekta aprēķina metodi. Tālāk par projektu atlases kritērijiem pāris vārdi. Tie šobrīd ir sagatavoti un iesniegti izskatīšanai un apstiprināšanai KLP uzraudzības komitejā. Un gatavojot kritērijus, priekšroku noteicām, piemēram, sadarbības grupām, kurās ir lielāks partneru skaits, partneru daudzveidība, piemēram, piedalās pašvaldība, ēdinātājs, pārstrādātājs, piedalās vietējā rīcības grupa vai konsultants. Noteicām arī papildus punktus attiecībā uz sadarbības grupas dalībnieku īpatsvaru, kas ir kādas pārtikas kvalitātes schēmas operators, piemēram, bioloģiskās, integrētās lauksaimniecības, aizsargātu geogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu schēmas vai garantētu tradicionālo īpatnību schēmas operators. Un arī piešķīrām prioritāti sadarbības grupām, kuras dalībnieki atrodas tuvāk viens otram. Un šeit vēlos pieminēt, ka pirmā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta ir plānota nākamā gada sākumā.
Tālāk par projekta īstenošanu un uzraudzību. Tātad projekta īstenošanas termiņš ir 2 līdz 5 gadi, un projektu var ieviest pa posmiem, no kuriem viens ilgst vismaz 6 mēnešus un nav garāks par gadu. Ir paredzēta arī priekšapmaksa. Tie ir vai nu 10% no kopējās attiecināmo izmaksu summas vai 50% no summas konkrētajam posmam. Un par uzraudzību tā ir plānota tikai pirmajā aktivitātē pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšana un ir līdz 3 gadiem. Un ir 3 gadi. Savukārt, aktivitātē produktu virzība tirgu uzraudzība nav paredzēta, jo atbalsts tiks piešķirts kā fiksētas summas maksājums, kas noteikts ar budžeta projektu, un tiks vērtēts, vai rezultāts ir izpildīts. Tālāk noslēgumā pāris praktiskas lietas. Tātad šeit es esmu pievienojusi informāciju par atbalstu, atsauce uz ministru kabineta noteikumiem, un arī vēlos pieminēt, ka pirmā projekta iesniegumu pieņemšanas kārta būs nākamā gada pirmajā pusgadā, un informācija noteikti būs pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā. Paldies par uzmanību! Paldies par prezentāciju. Mums droši vien es tagad ļaušu arī uzdot jautājumus, bet mans pirmais jautājums, vai šie noteikumi attiecās uz zivsaimniecību un zivsaimniecības pārtikas produkciju? Nē, diemžēl uz zivsaimniecību attiecas uz lauksaimniecības produktiem, kas ir līguma par Eiropas Savienības darbību pirmajā pielikumā, izņemot zivsaimniecības un akvakultūras produktiem. Tas nozīmē, ka tas geogrāfiski aizsargātais nēģis nebūs arī iekšā, ja? Diemžēl nē, par to. Diemžēl nē. Skaidrs. Vai ir kādi jautājumi? Tad vairs nav. Mums bija interesi tieši par zivsaimniecību, bet tā galvenā doma ir tāda, ka, ja ir interese kādām ražotāju grupām, lauksaimniecības ražotāju grupām, veidot vai nu pieteikties par īsajām piegādes ķēdēm, veidot kādu projektu, vai par vietējo produktu virzību tirgu, tad šobrīd ir jāsaprot, kas būtu tie dalībnieki, jāizdomā, kas būtu tā lieta, kas ir darāma. Jāsaprot, ka tam ir paredzēta arī koordinācija, bet tām lietām, kas tiek īstenotas, ja būvniecība, tad ir tie 65%, ja tā ir publicitāte, nu tā vienkārši izsakoties, tad tie ir 80%, un tad ir jāgaida projektu pieteikšanas termiņš. Jā, ļoti labs apkopojums. Paldies, jā, tā tiešām ir. Kārta pirmā tiek plānota nākamā gada pirmajā pusgadā. Es teiktu, nākamā gada pirmajā pusē. Mhm. Mhm. Jā, tas dzirdējāt jautājumu? Nē, diemžēl. Jautājums bija sekojošs. Vai šīs divas programmas attiecās uz lauksaimniekiem, kas paši ražo, vai arī tādiem, kas ir vai nu pārstrādātāji, vai nu arī kafejnīcas? Es tā pareizi saprotu. Otrajā aktivitātē var piedalīties arī pārstrādātāji. Tas ir produktu atpazīstamība arī pārstrādātiem produktiem.
Varbūt Andra var vēl pakomentēt. Jā, pirmajā aktivitātē, kur ir īsās pārtiks piegādes ķēdes, tā ideja ir, ka šie lauksaimnieki apvienojas ar saviem saražoto produkciju un kopīgi meklē noieta tirgu. Un tā var būt iespēja sadarbībā ar pašvaldību tikt līdz piegādēm iestādēs. Bet tikpat labi tā varētu būt arī piegāde vietējām kafejnīcām un restorāniem. Arī tāda veida sadarbība. Līdz ar to arī tā kafejnīca var būt kā tas 6., 7., 8. dalībnieks patiesībā, bet labuma guvējs ir pats lauksaimnieks. Tātad mēs esam interesēti, lai lauksaimnieki pēc iespējas tā kā tajā ilgspējīgākā veidā, pēc iespējas tuvāk saražotajiem, tai vietai arī spētu to produkciju realizēt. Un realizēt, jā, protams, mūsu prioritāte būtu tieši, ja šie lauksaimnieki produkciju realizētu iestādēs, kur gan mūsu bērni mācās, gan jā, arī citās iestādēs, ne tikai skolās, bērndārzos, bet jā, tā bija tā pamata ideja, kādēļ šī aktivitāte arī tika veidota. Un otrā par produktu Otrajā virzību. aktivitātē, jā, tur tieši no zivs, protams, ne, bet lauksaimniecības produkti ir šī pamata prioritāte, ka mēs vēlamies, lai šie produkti kļūtu atpazīstamāki, lai viņi būtu vizuāli skaisti noformēti. Līdz ar to tā varētu būt arī palīdzība izveidot šo noformējumu vai ilgspējīgu iepakojumu, padomāt tur kopā piesaistot. Tad līdz ar to arī šeit šie sadarbības partneri varbūt nav tikai tie, ko mēs esam šeit minējuši. Iespējams, ka sadarbības grupai radīsies ideja, ko vēl piesaistīt. Nezinu, varbūt kādu universitāti vai piemēram, ilgspējīgo iepakojumu materiālu veidotu. Un tas var tā kā dot iespēja tātad šiem ražotājiem, pārstrādātājiem veidot skaistus, vizuāli skaisti pievilcīgus produktus, ko pēc tam gan uz vietas realizēt. Tātad, kā Dzintra minēja, šīs degustācijas telpas tiek veidotas, kur turisti var atbraukt, atpūsties un arī kaut ko tā kā pamēģināt un iespējams nopirkt, aizvest pie sevis, vai arī tikpat labi arī pēc tam eksportēt tos produktus vai, nu, jā. Jā, protams. Varbūt uzdošu vēl precizējos, lai teiksim, tiešām skaidrs, ja kādā no apkaimēm, nezinu, novadiem īsti nav izveidojušās, piemēram, šīs te tirgus tradīcijas, un ir pietiekuši daudz ražotāju, kuri šobrīd savu produkciju ved, vai pārdod uzturceļiem, vai pārdod, piemēram, Rīgas tirgu, tad ir izveidot šo te kopīgo kaut kādu tirdzniecības vietu, ar savu gluži zīmolu, bet ar savu stāstu, vai arī šādas lietas ir attiecināts, vai es pareizi sapratu? Nu, tirzniecības vietas izveide, ja? Es sapratu, ja? Nu, ir tā, ka mums ir, nu, pirmajā aktivitātē vairāk tad uzsvars uz uzglabāšanu. Ja? Tirzniecības vieta, tas varētu būt stends kādā jau esošā tirzniecības vietā, tiek ierīkots stends, kurā tiek, nu, tā kā, piemēram, Rimītas klēts sadaļa, kur ir iespēja, kur visi šie vietējie produkti ir vienkopus novietoti un tā kā uzreiz pircējs var, ja viņam ir nepieciešama dāvana, viņš uzreiz zina, uz kurienu doties veikalā, viņam nav pa visu veikalu jāiet. Nu, tādā veidā mēs saredzam, ka tā ir atsevišķa, nu, tiešniecības vieta, man liekas, mums tāda šobrīd pēc noteikumiem Dzintra, man liekas, ka īsti nevarēs. Nē. Jā. Mums pēc tam ir nosacījums, ka uzraudzības laikā tā tad atbalsta pretendenti arī
nodrošina, ka kopīgi šo produkciju kādā vietā realizē. Un tad tur ir iespēja, vai tas ir līgums ar pašvaldības ēdinātāju, ka viņi piegādā viņam to savu produkciju, vai tas ir līgums ar kādu mazumtirdzniecības veikalu vai ar kafejnīcu, restorānu. Un tad, jā, kad jūs kopīgi, tad apvienojoties arī kopīgi to produkciju tad realizējat. Jā. No dalībniekiem nav daudz jautājumu, bet ja viņi vēl ir, tad jūs droši sakat. Mēs tūlītās beigsim šo pieslēgšanos. Man vienīgais jautājums, es saprotu, ka mums ir jābūt šai ražotāju grupai, bet iesniedzējs mums kas var būt? Tātad Nu, vēlreiz. kāds no dalībniekiem? Kāds no Kāds no šiem dalībniekiem? dalībniekiem? Tas nozīmē, Jā. ka, ja, piemēram, viens no dalībniekiem ir tas pats restorāns vai kaut kāds ēdinātājs, viņš var būt arī iesniedzējs. Viņš būs kā jūs, kā sadarbības grupa, noslēgsiet sadarbības līgumu un vienosieties, kurš no partneriem ir tas, kurš uzņemsies tātad saistības. Kurš būs tas, kurš iesniegs projektu, kurš pēc tam visas finanšu plūsmas, atskaites, uzraudzību un tā tālāk, kurš būs atbildīgs par šī projekta veiksmīgu realizāciju un tālāko darbību. Jā, kurš būs vadošais partneris sadarbības? Jā, tā var būt arī vietējā rīcības grupa. Šis aktuāls ir jautājums, acīm redzot, tā iemesla dēļ, ka šajās projektos ir iespējama arī būvniecība, un tad, principā, uzbūvētais vai izremontētā telpa tad pieder tam iesniedzējam pēc būtības. Ja? Tur atkal ir, tā atkal ir savstarpējā dalībnieku vienošanās par šo te uzbūvēto infrastruktūru, jā, jo iespējams tādēļ mēs arī esam piedāvājuši, un vienā slaidā arī bija minēts, ka šī sadarbības grupa, īpaši pirmajā aktivitātē, ka viņi pēc tam var pat pāriet un reģistrēt sevi vai kā kooperatīvo sabiedrību, vai kā komerc sabiedrību, ka iegūst juridisko statusu. Nu, jo, protams, kad šī būvniecība, jā, tā infrastruktūra ir domāta kopīgai lietošanai, un ir ar pārliecību tas arī projektā jāpierāda, ka tas nebūs viena lauksaimnieka interesēs. Jā. Sapratu. Mums dalībniekiem vēl ir jautājumi? Jā. Vai jautājums ir tāds, bet tas ir uz abām programmām, ja? Jā. Tātad jautājums, vai var pretendēt vienlaicīgi iespējams šī viena grupa gan uz būvniecību, gan arī tātad atpazīstamības veidošanu? Jā, to var iekļaut vienā projektā, kā darbība. Jā. Jā. Vai var vienlaicīgi iesaistīties uzreiz divus projektus rakstīt? Divās aktivitātēs, tad abās Jā. aktivitātēs Jā. Var, jā. Ir nosacījums, ka ir viena sadarbības grupa, var realizēt vairākus projektus, nodrošinot, ka šīs darbības ir nošķiramas. Nu, tātad, ja tur būs tikai būvniecība, un otrajā aktivitātē veidosiet atpazīstamību produktiem, tad, protams, tās ir divas dažādas darbības. Te vēl viens jautājums par to zīmolu. Tās bija priekšrocības par tiem reģionāli atpazīstamiem un karotītēm, bet tas nav tā, ka obligāti tikai šīs ir jāvirza. Nē, tās nav obligātās. Vērtēšanas kritērija ir kā priekšrocības, pēc kuriem izvērtē. Un, ja gadījumā ir vairāk iesniedzēju kā pieejamais finansējums, tad, protams, notiek rindošana. Un šajos kritērijos ir noteikts arī minimālais punktu skaits, kas ir jāiegūst. Ja? Līdz ar to sadarbības grupai, protams, šie vērtēšanas kritēriji vismaz jāiegūst šis minimālais punktu skaits, lai varētu saņemt, pretendēt uz atbalstu. Bet var arī ar citiem kritērijiem izpildīt. Sapratu. Vai jūs varat vēlreiz atkārtot, kas tad šajās projektos ir jāsasniedz? Kas ir sagaidāmais rezultāts?
Sagaidāmais rezultāts. Pirmajā aktivitātē sagaidāmais rezultāts ir tāds, ka produkcija ir realizēta vai nu vienai mazumtirdzniecības vietai, vai ir noslēgts līgums par iesaisti ēdināšanas nodrošināšanai kādam ēdinātājam. Varbūt skolai, bērnu dārzam. Tas kā piemērs. Un otrajā aktivitātē sasniedzamais rezultāts ir tāds, kā sadarbības grupa paši nosaka savā projektā, piemēram, veicināt atpazīstamību, varbūt izveidot to degustāciju telpu. To nosaka pati sadarbības grupa. Bet otrajā aktivitātē arī par cik šis atbalsts tiks piešķirts kā fiksētās summas maksājums. Tas nozīmē, tās ir vienkāršotās izmaksas, kuru mērķis ir rezultāta izpilde. Tātad, ja jūs projektā būsiet paredzējuši šos sasniedzamos rezultātus, tad atbalstu jūs saņemsiet tikai tad, ja šis rezultāts būs sasniegts. Ja jums kaut kas mainīsies un to rezultātu nevarēsiet sasniegt, tad par konkrēto šo rezultātu ieplānoto atbalstu jūs atbalstu nesaņemsiet, ja finansējumu, ko jūs būsiet paredzējuši konkrētā rezultāta sasniegšanai projektā, par to tad jūs nesaņemsiet. Sakiet, lūdzu, vai tie projekti pēc būtības ir diezgan lieli paredzēti? Vai pēc vērtēšanas kritērijiem varētu būt konkurētspējīgi arī pavisam nelieli produktu veicināšanas projekti, kā piemēram pāris tūkstoši, kas ir paredzēti, nezinu, zīmola izveidē, tur, nezinu, sējas gurķis, piemēram, vai līdzīgiem projektiem, un tas būtu viss, vai tomēr pēc tiem kritērijiem šādi projekti nevarētu būt augsti novērtēti? Šeit varu pieminēt, ka mēs patiesībā arī piešķiram papildus punktus projektiem, kuru attiecināmo izmaksu summa ir mazāka, lai veicinātu lielāku atbalsta saņēmēju loku. To es varu pieminēt, ka vismaz pāris punkti arī maziem projektiem tiks piešķirti. Tā ir noteikti kā prioritāte, bet es domāju, ka iespējas saņemt atbalstu būs arī mazāka izmēra projektiem. Tas noteikti nav izslēdzoši. Sirsnīgs paldies! Paldies par prezentāciju. Viņa tika iemūžināta. Līdz ar to mēs varēsim padalīties ar tiem cilvēkiem īpaši, acīm redzot, šobrīd jāsaka gan sējas pagastā, kas mums ir aktuāls, lai viņi zina par šādu iespēju, arī mūsu dalībniekiem un droši vien arī citām vietējām rīcības grupām, kurām būs tāda interese vismaz primāri, jo es saprotu, ka mēs esam pirmā grupa, kas ir lūguši šādu prezentāciju. Ja? Pēc noteikuma apstiprināšanas jūs esat pirmie. Pirms tam mēs stāstījām vēl, kad mums bija noteikuma projekts un vēl diskutējām. Nu, lūk, tas nozīmē, ka tagad tev ir pārbaudīta un apstiprināta informācija. Liels paldies! Tad mēs varēsim turpināt ar mūsu darba kārtību. Liels paldies! Veiksmīgi!